Nāve. Nāve latviešu tradicionālajā kultūrā. Pasaule ir apsnigusi, pasaule ir balta, sastingusi un sasalusi. Ir iestājusies nāve. Nāve ir cikla neatņemama sastāvdaļa. Tas ir pārtapšanas stāvoklis. Un latviešu tradicionālajā kultūrā nāve ir baltā krāsā. Un baltā krāsa savukārt mums nāk līdzi no vēl senājiem indoeiropiešiem, kuru atzars mēs esam. Par balto krāsu varētu uzrakstīt veselu doktora disertāciju, ja kādam ir iedvesma, dariet to, būs interesanti. Ja kādam ir iedvesma, rakstiet arī par nāvi latviešu tradicionālajā kultūrā, izpētiet līdz mielēm šo tēmu, ārkārtīgi interesanti. Šīs ir tādas savu veidu filozofiskas pārdomas, kad latvietis tradicionālajā kultūrā saskarās ar nāvi. Visos gadskārtu svētkos un visos ģimeņu godos. Un par starpu vēl tādos notikumos, kā piemēram veļu laiks, kas nav gluži gadskārtu svētki un nav ģimeņu godi. Nu jā, kā tad tas notiek, šī saskarsme ar nāvi? Jā, gadskārtu svētkos visos. Piemēram, arī Jāņos. Jāņa bērni patiesībā ir veļi, kas nāk ciemos sava veida. Jā, nāk arī fiziskie Jāņa bērni, bet nāk arī veļi. Jā, pasaules atvers tajā brīdī un saskaras gan dievišķā pasaule, gan tā viņa saule. Viņas taču ir saistītas savā starpā. Tāpat tās Ziemassvētki, protams, un arī visi citi gadskārtu svētki, jo šie svētki ir pārradīšanas cikls. Ir nomiris cikls līdz šiem svētkiem, un katros svētkos sākas jauns cikls. Nāve un dzīve ir duālais stāvoklis. Dualisms ir tas, kas dzen un virza pasauli, kas rada patiesībā stāvokli, kad mēs kaut ko gribam un kaut kas notiek. Tur, kur beidzas dzīvība, to momentā pārņem nāve. Nav starpstāvokļu. Nav. Ir vai nu dzīves, vai nu miris. Un nāve latviešu tradicionālajā izpratnē ir pāreja. Tas nav nekas traģisks, ārprātīgs, graujošs vai izbeidzošs. Nē, arī cilvēks savos ģimeņu godos, piedzīvojot savā veidā nāvi, pāriet citā stāvoklī. Par ģimeņu godiem mums ir 3 ģimeņu godi. Zinat, kuri? Jā. Krustabas, kāzas un bedības. Krustabās mazuli dzer ģērbj baltās drēbēs, jo viņš ienāk no tās citās pasaules.